mūsu viesnīca. Mēs esam otrajā, no mūsu viedokļa 3. stāvā var redzēt, kur mūsu jakas ir izkarinātas, lai žūst, sasvīdušās. Šis ir mūsu hotelītis. Mēs tagad iesim centra virzienā iepazīties ar Burgasu. Jo mums bija variants vai nu braukt tālāk un neskatīties Burgasu, vai nu tad arī te nakšņot, jo tik ļoti sasvīduši, nekur negribējām doties. Bet tagad mēs esam dušā atsvaidzinājušies, pārģērbušies, un mēs varam iet. Tā Večna благодарността ir. Šitas ir atveicinošais gājiens. Ir forši. Es pat gribētu, ka pat vēl vairāk ir. Galvenais zina, kas ir, lai vienā mirklī neušļācās žūz. Ko? Un ja mēs būtu cauri slapi, ko? Tas būtu smieklīgi no vienas puses. Reku vēl kaut kāda strūklaciņa. No viņas nāk arī patīkams vēsumiņš uzreiz. Ko, he. Mums vajag pārtiks veikalu ūdeni nopirkt. Kāds patīkams vēsums nāk no tā ūdenis. Gājēja iela. Tur būs veikaliņi, kafejnīciņas. Un tu paņēmi visu līdzi, ja? Jā. Un tā mēs blēžam līdz pludmalei skatīties, ko tur var labi iesākt 2 turisti no Baltijas jūras, Melnajā jūrā. Tur spērcēs olas, sorry. To es laikam dabūšu griezt ārā šitos te komentārus. Jā? Tur būs forši vēsts tajā ieliņā. Kā jau gāja ieliņā, te ir visādi veikaliņi, kafejnīciņas, naudas maiņas, visādi aptiekas un tam Ivars ar nāk pretī. Jā. Tā ir kaut kāda arka. Mēs tur iesim, es teicu, saulē negribu iet. Kas tas tāds? Filmē instalācijas. Hesburgers. Kaut kas pazīstams. Es saku, Hesburgers kaut kas pazīstams. Ejam, kamēr zaļais. Visāds bedrs. Vienreiz norāvas gurķu. Sarkanais dāja fiksi. Arturiņi. Nāci, reku ir. More, mir bezdomni. Krievs izlamāja par daudz. Tā mēs gājām beidzot. Esam klāt. Melnā jūras veiki. Mums ir arī peldkostīmi līdzi un bieļi. Mēs tūlīt izpētīsim situāciju, kā tad tas viss notiekas. Ļožakus mums nevajag. Tos mēs netaisamies iegādāties. Atver, es tev turēšu vakarā pie vārda. Nevajag stāvēt. Pasties, redzi? Tur ir pļaža, tur ar ļožakiem, bet redz, tur cilvēki arī sēž maliņā. Vienīgi, kur tad viņi te pārģerbis? Ir kaut kādas kabīnītes. Mums vajag iet zemāk. Mēs varbūt tur uz molīti varam aiziet. Varbūt arī grib paraplanēt, ko? Varbūt arī grib paplanēt. Es nevaru iedomāties, cik tas ir forši. Viņš pūš.
Dirsāt vienalga patīkam. Jā. Tas kaut kāds zvejnieks. Zvejnieks? Jā. Es vairs neatceros, kam par godu. Tā jūrnieka līga. Jā. Un jaunā jūrnieka piedzīvojumi. Tā. Nu, tā te ir. Mēs tūlīt iesim pastaigāt pa. Nezinu kā citur, bet te man, liekas tā čābīgi. Labi, tos tur viss var iegādāties. Šitās laikam ir būdiņš, kur pārģerties. Tuļčiks tur ar kaut kur stūrī bija, dušas te nav. Smilts, es saprotu, ka tas tā normāli laikam, ka viņas tādas tumšas, bet man vienalga liekas, ka viņas ir netīras. Bet, tie vienkārši man neizspriedumi. Vai, teiksim tā, neesmu es pieradusi. Šitos sūdiņus mums nevajag. Tā kā te mums neīpaši patika. Mēģināsim brist kaut kur tālāk. Tā otrais mēģinājums. Pagājām mazliet uz priekšu. Klausies. Kur? Teku priekšā. Tās ir tādas pašas, kā bija tur. Kur tu te ģerbsies? Jā, labi. Nemuldi. Man šitas viss filmējās, kā tu man te tagad kontrolē un komandē. Tā, te tas pats. Tur ir zem saulsargiem un uz tiem kresleņiem. Pārģerbšanās kabīnīte ir tikpat švaka kā tur. Un dušu nav, acīm redzu. Jā, paliksim te pat. Pagaiž arī noģerbs kurpes. Nu ko, mēs esam pa Burgasu pastaigājuši, Melnajā jūrā nopeldējušies, atzinuši, ka viss ir organizēts Liepājas jūrmalā daudz labāk nekā šeit. Gan tāda lieta kā dušas, ģerbšanās kabīnītes, kāju noskalošana, tāds līdz galam kaut kas nav sadomāts. Esam garšīgi pāēduši. Mēs meklējām kaut kādu foršu restorāniņu, kur būtu bulgāru virtuve. Tādu mēs neatradām. Te bija pa pilnam pizzas, kebabi, gyrosi, burgeri un viss kaut kas tāds. Bet tad mēs atradām bulgāru ēdnīcu. Vienkārši pātram. Bišķiņi esam pa veikaliem pastaigājuši. Tagad dosimies uz viesnīcu un iesim gulēt. Varbūt mums vajag tur atsvaidzināties ar tur atkal. Nē? Var atsvaidzināties. Arturs saka, viņš jau esot svaigs, viņam nevajag vairāk svaidzināties. Svaigs kā gurķītis. Jā, svaigs kā gurķītis, pipargurķītis. Kaut kā drosība notiek, ja ņem vērā, ka ir svētdienas vakars. Mums vēl Liepāja dažreiz. Tavs draugs. Jā, ir diezgan tukšs šajā laikā. Varbūt tās arī bulgāriem ir mūžīgā pateicība, bet kājas gan tonku nemīl, pasies, kā viņi nodirsuši viņi ir. Kas tas ir kultūrendom? Reku tur akal ir kaut kāds kebab vai kaut kāds hauss. Karsts, joprojām ir karsts. Tā, rīt mums ir tāds mazliet garāks braukums domāts, jo mums rīt ir jātiek līdz Grieķijai. Bet uz Grieķiju mums jābrauc ar nelielu līkumu. Un mums ir mazliet jābrauc Turcija.
kurā mēs izlēmām, ka mēs nebrauksim iekšā. Vismaz šoreiz ne. Varbūt kādu citu reizi. Mums maksā 16 eiro. Nu jā. Tā, pagājām mazlietiņu un atradām Gājēju ielas turpinājumu. Jā, Birjoska gastronomija. Varbūt var ieiet. Mazo vīniņu vienu. Bulgāru. Nu, arī tā. Ne līdz galām viss ir sakārtots. Bet atmosfēra tāda interesanta. Smart pizza, redzi, tu pats vari uztaisīt savu picu. Vai te putni baigi dirsījuši. Jā. Tev jāmūka, tev neko neaptājas kārtīgi. Jā, nu, tur tā Gājēju iela tāda sakoptāk. Šī vietā viņi tāda jau, nu tāda. Es domāju, ka bija brūksim. Te ir interesanta atmosfēra. Mazliet ir tāds nesavākts. Bet man patīk. Man patīk šitā iela. Nu, karstā laikā, kad saule riktīgi piļīja, tad noteikti, ka te ir feini. Lai gan mēs iegājām aptiekā un tur bija vēsa gaisa, mēs iznācām ārā un likās, ka tu esi ienācis saunā. Vispār mitrs tas gaiss. Silts. Jūra, jā. Kāds vējš bija? Jūras vējš? Pilnīgi tā, ka tāda sajūta, ka tu esi kaut kādā saunā. Datums, pirmdiena. Mēs esam tikuši līdz Haskovai un dodamies Ziemeļgrieķijas virzienā. Principā varētu teikt, ka tad mēs būsim tikai sasnieguši savu galamērķi, jo tas galvenais jau mums bija Ziemeļgrieķija. Šodien arī soli ļoti karstu dienu. Mēs esam piestājuši uz nelielu pauzīti, nopirkt ūdeni. Te vēl ir kaut kāda veikala. Nu, tā kā šovakar būsim jau Grieķijā. Tāds ir plāns. Tur jau var redzēt, mocis ir noparkots. Apdzīvotā vieta saucas Komotini vai Komotini. Es nezinu, kur jāliek pareizi uzsvars. Te bija arī armijas bāze. Mēs braucām iekšā, reku viens armijnieks ar uz mocīšu, ne, bet rollis, ne, mocīšu. Vēstram brauc armijnieks. Jā. Nu, dosimies pastaigā. Ļoti karsts. Uz moču rādīja 37 grādi. Diezgan nežēlīgi, es gribētu teikt. Tā, šita mums jāgriež iekšā. Jā. Šis man atgādina nedaudz vai nu tā kā Skopja, vai nu tā kā Sarajeva. Bet te smaržo pēc tik neganti gardas kafijas. Vai ne? Pilnīgi tā, kad... Kāds kaut kur baigi labo kafiju dzert. Un spēcīgi tāda stipra kafija smaržo, vai ne? O, reku Artur. Rollers. O, Arturs jau sāk šopingot. Mēs ejam skatīties veco mušeju. Var just, ka
Arī Ostka pilsētā ir lielais pusdienas pārtraukums. Ir, cik tagad ir? 2, ja kaut kā apmēram. Un visi ciet. Jo mēs tikai šajā pašā trakākajā karstumā mēģinam kaut ko apskatīt. Un kaut ko varbūt arī ieraudzīt kādu labu kafejnīcu, kur padzert negandu gardu turku kafiju. Jā. Ar pienu. Ar pienu. Turks, man liekas. Skaisti sēnainas ieliņas. Arī tad daži mājas ir, ko mēs saka. Mocīši arī no Turcijas un citām vietām sabraukuši, saparkojušies. Reku ir vecā mošeja. Mēs esam klāt. Nu, tornis ir skaists. Vietējā aptiek mums pateica, ka ēnā ir 38 grādi. Nu, un saulē vispārībā tas ir kašmars. Un īstenībā man tas traucē, jo tādā karstumā neko negribās. Īsti ne staigāt, ne skatīties. Uz kaut kādu katedrāli aiziesim. Es apskatījos, ka tā vieta, kur mēs pasūtījām naktsmājas, ir ļoti maziņa, bet tur ir arī veikaliņš. Tā kā ūdeni mums būs, kur nopirkt, jau vajadzēs. Ir visur, bet tādas, tā kā tur es redzēju tādas. Nē, tādas vairs nav. Te jau ir tāda savādāka atmosfēra nekā Bulgārijā. Pavisam savādāk, es pat gribētu teikt. Nē, te ir cita attieksme. Jā. Te ir multikulturālisms. Nu. Un varbūt arī tas, ka šobrīd ir miers, man liekas, viss atpūšās, vienīgi mēs staigājam. Tā kā mēs esam Grieķijā, tad mēs saprotam, ka jebkura apdzīvota vieta šeit ir radusies stipri agrāk nekā daži laba vieta Latvijā. Latvijas mežiem. Bet, nu, es teikšu godīgi, ka tādas drupas un romiešu un seno grieķu arhitektūras tādas man ne īpaši uzrunā un interesē. Es neesmu ne vēsturnieks, ne arheologs. Varbūt ir mūru licējs. Šī ir katedrāle, domāju, šī ir baznīca. Ļoti dīvaini. Daži vecās arhitektūras paraugi. Kaut kas ir renovēts, kaut kas ir aizlaists postā. Kaut kā tā. Šis man tāds Salonikas atgādina. Bet ēnaina iela, jebkur gadījumā ir fantastiska. Mēs uz robežu arī iestājāmies rindā, bet tad mums viens bulgārs, es nesapratu, jo viņš jau nerunāja angliski, bet pēc viņa žestiem es sapratu, ka viņš rādīja, lai mēs te nestāvam, lai braucam visiem garām un šķērsojam. Bet neviens neprotestē. Nē, neviens neprotestē, mums pat arī laid garām. Tāpēc, kad tie, kas sēž mašīnā, viņiem ir kondicionieris, viņi var pasēdēt, cepināties tur uz tajā saulē, tas vienkārši būtu necilvēcīgi. Tad, kad jau iebraucām ēnā, tad arī vēl tā neko, bet, piļītā saule vienkārši, nežēlīgi. Es vispār neesmu karstumu mīlētāji un cienītāji, tāpēc man ir īpaši grūti. Arturam varbūt ir vieglāk, viņš, kad uzvelk vakarā šortiņas pēc dušas, tad jau viņam ir truļaļā, viņš jau var iet tusēt, viņam viss ir kārtībā, jau man vēl nē. Man vajag tā, riktīgi atvēst. Un tad vēl es karstumā vēl palieku pikta, un tad es sāku bubināt uz Arturu vēl, vai ne? Jā.
Neciešam, nu jā. Bet gan jau viss būs kārtībā. Mums iet pārti. Kur tu ieraudzīji to veco? Reku tur, jā. Tā vecā mošai. Kur mēs te iesim pāri, jā? Labi. Mašīna? Es vēl tu pagaidīšu. Vai ne? Es tie kaut kādi piegādātāji. On the road. Jā, Ivars. Ivar kantoris jau Jūs pasties, ķēdes beigās. konkurējušo firmu. Jā. Uz nakti saslēdz. Beauty star. Jā, uz nakti saslēdz. Tā, tad mēs iziesim uz kaut kādu lielāku ielu. Krāsu veikals. Ka puš vējš, tad es pilnīgi atdzīvojos. Nopakojušies. Tā, te mēs kaut kur nācām. No 16,26, 38 grādu ēnā. Ar to arī, un tur vispār rāda 39. Tur bišķi saule, jā. Labi? Iesim tālāk. Jā. Te pa sauli. Te jau viņiem nav miķi. Te jau viņiem, man liekas, saucās viņi savādāk. Jā. Bet tas princips jau tas pats. Jā. Rekā, te. Šitas laikam bija tas laukums, uz ko es tev baigi gribēju atvest. Regu kāds kafijas veikaliņš. Jā. Nē, tas nav pat veikaliņš, es nezinu, kas tur ir iekšā. Nu, kas te ir? Vilus. Foršs laukumiņš. Ja stāv ēnā. Esam nelielā ciematiņā, kas saucas Mandra. Jā, Mandra, nevis Patra. Mēs atbraucām uz veikalu, mums vajag nopirkt ūdeni, jo mūsu viesnīca būs absolūtos laukos. It kā tur ir teikt, ka uz vietas ir vīna bārs, bet mēs nodrošināsimies arī mazliet ar ūdeni, vai ne, Artur? Jā. Nu, kas tev tur ir? Pie kazām. Pie kazām. Vīna bārs pie kazām. Tā, es eju iekšā, ja? Pats labākais, kas var būt viesnīcā, ir, kad ir plašums. Jā, un mums nav jākāp čemodānos. Mēs esam totālos Grieķijas laukos. Tuvākais kaut cik pāris māju ciemats ir 4 kilometri no mums, kad mēs nopirkām ūdeni. Toties mums ir atkal pasākums ar baseinu. Mēs pat īpaši nemeklējām, mums vienkārši
viņš tā gadījās. Vispār šis reģions naktsmājas ziņā bija diezgan padārgs. Atrast kaut ko par saprātīgu cenu nebija nemaz tik vienkārši. Bet mēs izbraucām cauri ļoti smukam parkam, Deltas Nacionālais parks, tas arī bija ļoti interesants. Tagad mēs nodušosies un iesim uz baseinu.